Labvakar, godāto skatītāji, šeit atkal pārraide skats no alas, un mēs esam šeit trīs eksperti, kuri šoreiz runās par kaut ko ļoti netipisku, tāpēc, ka mums nācās pagājušajā nedēļā lielajā televīzijā piedzīvot farsu. Fars, kas izsakās kā raidījuma, kas notiek Latvijā temats, kāpēc nekas nenotiek Latvijā, un es domāju, ka jūs būsiet mums vienisprātis, ka mums šo tematu vajag apskatīt no savas alas. Bet jūs saprotat, kur nekas nenotiek. Tas ir manā personīgajā periferijā. Vai tas ir nenotiek? Vai tas ir tas, kas nenotiek? Vienkārši nekas nenotiek. Viņai varbūt aprakties. Nu, tas ir idiotisms. Blefs! Pilnīgi! Blefs! Es pasaku, ka tas ir blefs. Kāds Un Alā tāpatās domā. Kā tādu kaut ko muti var pateikt? Pirmkārtām, kas tur bija uzaicināti? Nu, kas tie... Tu pareizi saki. Jā. Es piekrītu, jo patiesībā runājot par to kundzi, kas bija uzaicināta, nu kām interesē viņas privātā dzīve? Nu? Kā tev vien? Man viss tur notiek. Man tur notiek tā, ka es pat izsakot līdzi nevaru. Paņem, pa piemēru. Kā nenotiek? Kaut vai botas jau Man māties katru nedēļu varu griezt. Viņi jātaug. Mīļie kolēģi, vai es varētu palūgt? Es varētu palūgt, tomēr varbūt pēc kādas. Varbūt dāmai dosim priekšroku un tad lūdzu. Kas notiek jūsu dzīvē? Varbūt dāma, jā. Dzīvē notiek vienkārši tik daudz jaunumu katru dienu, katru vakaru. Es citreiz no rīta pamožu un saprotu, ka es nevaru pat izsakot vakardienai līdzi. Jūs vēl guļat, bet jau notiek. Jā, es pat nepaspēju pamosties, kad jau viss ir sācis. Nu, redzi! Nav starpība, Kārli, vai tas ir krieviem vai latviešiem? Nav starpība. Notiek visiem. Es domāju, ka mēs zinām un tagad varam pilnīgi droši saprast, ka tas nav tikai tāds mirkļu untums mūsu komandai, mūsu ekspertu vienībai. Kaut kā tagad satecēja puņķi degunā, kur lai stāvā. Es domāju, šī brīdī mūsu režisors saka, ka mums vajadzētu tomēr laikam beigt pārraidi, skats no alas, atkal pieslēdzamies mazajai televīzijai, un secinājums, es domāju, mēs varam izdarīt katrs pats.